Okidoki, yes, labdien. Epizode ir tāpus saistībā ar faktu, ka es nesen piedalījos sarunā ar man diezgan, es nezinu, vai man par šo vispār vārds runā, bet man diemžēl ir diezgan skumi redzēt to, cik degradētā stadijā ir liela daļa, ir par šo ir grūti runāt. Vienmēr sakot, man šķiet, ka ļoti daudz cilvēki šajā zemē, sakot, šī zeme, es runāju par LV, okay, ir absolūtā apjukumā par elementārām lietām un par elementārām cilvēktiesību jautājumiem. Un man tas šokē, man tas neiepriecina, man tas liekas ļoti skumi. Un man ir prieks, ka man tas nesadusmo tādēļ, ka tas nav produktīvi, ja nav iespējams ar cilvēkiem runāt un cilvēkiem palīdzēt lietas saprast caur tādu emocionālu uzplūdumu. Tas ir absolūti neiespējami. Tādēļ es šo video un es vēlos parunāt par lietām, kuras daudz cilvēki, diemžēl, es pieļauju uzskatu par kaut kā tādu. Jā, arī par šo nav viegli runāt tādēļ, ka dažādas perspektīvas, kā uz šo skatīties. Viena perspektīva ir... Jā, man ir tāda sevi, ka es sēžu kaut kādā tādā cenzūras kastē, vai ne? Wow! Un kur tikai divi varianti. Viens ir vai nu pārvākties tālu prom, vai arī runāt par lietām, runāt par absolūti elementāriem cilvēktiesību jautājumiem un dabūt tomātus tajā, vai ne? Un, jā, es nezinu, kurš variants labāks. Tādēļ, ka tās vadošie uzskati šeit pārsvarā, vismaz arī jāņem vērā arī fakts, ka es vairāk laika pavadu ar cilvēkiem, kas ir stipri vecāki par mani. Un viena lieta, kas man šokē īstenībā, ir tas, ka arī šajos jautājumos, kā arguments nerad tiek izmantots, wow, es esmu, jā, jūs paudzes tur jau, tas jau tā, ne? Un tas mazliet tā kā, okay, man ir slinkums darbināt smadzenes, man ir slinkums mazliet padomāt, jūs jau tur jaunie, jūs jau tur, jūs jau tur tā, vai ne? Un arī, šis ir arī īstenībā, ir daudz ideoloģijas, kas ir pamatots ar šādu domāšanu, okay. Es nevaru neko izmainīt, man tā galvā iekšā ir. Okay, tas ir okay, ja mēs, piemēram, runājam par tādām lietām kā autisms, okay? Vai, piemēram, neurodivergence, vai ne? Bet nesāt muļķīgas idejas savā prātā nav neurodivergence, okay? Nemaisīsim kategorijas kopā, okay? Arī vēl cits variants, okay, varbūt šie cilvēki, kuriem es runāju, vienkārši neinteresējas par šīm lietām, un viņi ēd kaut kādu tādu, vai ne? Akal, vai ne? Mēs jau varam izdomāt, un kurā uzzīmēsim politisko spektru, vai ne? Iztēlosimies, par ko ir runa, vai ne? Okay, tas ir iespējams. Un tas īstenībā ir diezgan ticami, tāpēc, ka liela daļa arī masu mēdījumu vispār, tur tas nav grūti redzēt, kurā virzienā, teiksim, lietas šūpojās, un tas vienkārši tas ir skumi. Un īstenībā tas pat globālā līmenī. Okay. Un pie kā šis mūs noved? Padomāsim, bišķiņ, ieslēgsim mazliet smadzenes, okay? Jo, okay, kāpēc vispār ir izdevīgi, ka eksistē tāda lieta kā dažādi aizspriedumi un man atkal, es negribu līdz kaut kādā teorijā par kaut kādām, jā. Es pat īstenībā nevaru tikt pie šīm lietām, par ko es runāju iepriekšējā video, kas bija citā valodā. Tāpēc, ka mēs neesam pat mēs neesam tikuši pat, mēs neesam pat iesākuši šito sarunu. Jā, šī ir kaut kādā ziņā iespējams atbildē. Jā. Man vienkārši šokē. Es nevaru saprast, kā ir iespējams vēlēties cilvēks kategorizēt tādā veidā, kas diskriminē konkrētas cilvēku grupas. Es saprotu to
politisku ideoloģiju, kas tam aizmugurē ir. Es apzinos to, ka tā ir diezgan populāra stratēģija. Ok, ir kaut kāda problēma, paņemsim minoritāšu grupu un vienkārši demonizēsim viņus. Ok, reku, ir kaut kādas problēmas, šitie cilvēki pa visu vainīgi. Ok, vēl ir arī tāda kritika. Ok, ja mēs runājam par kaut kādiem minoritāšu jautājumiem, ja mēs runājam par cilvēktiesībām, fundamentālām, mēs ņemam uzmanību nos no, ok, šķiru cīņa. Es nezinu, kā Latvijas ko pateikt. Jūs varētu, ok, vai ne? Bet tā nav taisnība, tāpēc, ka šīs visas lietas ļoti saistītas savstarpēji. Un mēs, un tas nav īsti tā kā attaisnojums. Ok, es esmu rasists, es esmu homofobs, man patīk slaktēt dzīvnieks, vienkārši es esmu, man pilns un naidu, ok? Bet tas ir tāpēc, ka, ziniet, mēs nevaram runāt par identitātes politiku, mēs nevaram runāt par šīm lietām, tāpēc, ka tad, vai ne? Es pat nevaru īstenībā runāt arī par šķirām, tāpēc, ka tad cilvēki, ok, reku, tu esi kaut kāds marksists komunists, ok? Un atkal definīcijas ir vienkārši, atkal samiksētas, vai ne? Wow! To droši vien patīk Padomju Savienība, ne? Jā, vienkārši tāda ārprātīga putra vienkārši galvās cilvēkiem, tas vienkārši šoks ir, vai ne? Bet par šīm lietām nerunā. Neviens nesaprot, kas notiek, neviens nesaprot, pa ko ir runa, vai ne? Un tad mēs visi peldam, ok. Atkal, paycheck, vai ne? Jā, es izmantoju angļu frāzi citā valodā. Ok, iespējams, man smadzenes ir kolonizētas, iespējams, varbūt, ok. Es ceru, ka nav. Vai ne? Sēžam, skrienam ritenī, jā? Taisam naudu fucking akcionāriem, jā? Ok? Ok, daži no mums ir zemnieki, mēs daži varbūt liekam kartu pēc zemē un taisam ar ko ēst. Tas ir apsveic, un tas ir brīnišķīgi, tas ir to vajag arī. Bet tas nav īsti tādā pašā kategorijā, kā sēdēt ofisā visu caur dienu. Vai nu, jūs saprotiet. Un arī, jā, ok. Man liekas, ka šito rādu drīz beigšu. Universal Basic Income. Ieviesīsim globālu Universal Basic Income, mums būs utopija. Nahranizēsim lopkopības industrijas, nahranizēsim militārās industrijas visā pasaulē. Nebūs vispār, tanku vairs neeksistēs, šaudens vairs neeksistēs, vispār nekas tāds nebūs. Nahranizēsim visu patriarhiju, nahranizēsim daudzas lietas, kuras es nedrīkst saukt vārdā, tāpēc ka tad man kategorizēts līdzīgi, kā es pirms tam jau teicu. Un jā, īsi ievads, un jā, es domāju, šī būs viena epizode. Man liekas, ka te ir pietiekoši daudz ārprātu. Ok, paspāsim tā pašiņ. Paldies!